jebkura veiksme sākās ar savu statusu apzināšanos dzīvē. Jebkurš veiksmes gājiens vai jebkura izaugsme. Jo tu nevari nodarboties ar izaugsmi, ja tu neapzinies, kurā stāvoklī tu atrodies, kādā apziņas stāvoklī vai kādā tiesību stāvoklī tu šobrīd atrodies. Ja? Un tad izējot no tās situācijas, kurā stāvoklī tu atrodies, tad tev ir jāuzvedās adekvāti, atbilstošā. Tev ir tur komandieris virs augstāk stāvoši, ja? Nu tu tak viņam nespļauj sejā un nesāks viņu apsaukāt. Lūdzu, ja? Ja tu sāks tā darīt, tu saproti, ka tev karjera būs beigusies. Ja? Šodien ir tā tēma, kad mums apziņas stāvoklis un profesija un amats neiet roku rokā, un tas paliek sarežģītāk. Mums ir jāmāk lavierēt starp apziņas stāvokļiem un starp profesionālo piederību. Ja? Jo kādreiz bija 4 kastes, mēs zinām, ja? 4 kastes paredzēja 4 apziņas līmeņus, apziņas attīstības līmeņus. Tātad zemnieks, ja? Pēc tam tirgotājs, kareivis un valdnieks, nu, vai maks, vai burvis, vai vēl kaut kas tāds. Ja? Kas ir ir tā no karotāja līmeņa, tu var izvēlēties 2 ceļus sadalīties, valdnieks vai okultists vai maks, ja. Nu, viņi abi divi ir līdzvērtīgi, ja, tikai pilnīgi atšķirīgi miedarbības modeļi ar apkārtējo pasauli. Par to tur praktiskajos kursos stāst, tagad beigi neiedziļināšos. Lūk, bet līdz brīdim, teiksim, kamēr tu neesi sasniedz to kareivi apziņas līmeni, ja, tu neesi pat spējīgs identificēt citu cilvēku apziņas līmeņus. Jo kareivi apziņas līmenī mēs sasniedzam ideiskumu pakāpi. Ja, tad mēs spējam pastīties uz pasauli no ideju skatu punkta. Kareivis ir tas, kas vērtē visu pēc idejām. Apziņas līmeņa kareivis, kas ir pēc profesijas, viņš var būt tirgotājs. Viņš tirgo savu laiku, tirgo savu dzīvību, tirgo vēl kaut ko. Ja? Labākajā gadījumā viņi ir tirgotāji. Tirgotāji apziņas labākajā gadījumā. Citreiz daži pat nevelk līdz zemnieka apziņas līmenim, kas tur ir. Un iedomājies, un viņam ir iedotas tiesības un vara kādam šaut, ja, kādu nogalināt. Tas nozīmē, ka viņš sastrādās briesmīgu karmu, jo nogalināt kā kareivis tu drīkst tikai tad, kad tu nogalini idejas vārdā. Nu, vai kaut kāda dieva vārdā, kas arī ir ideja. Katrs dievs tā ir ideja, kuru viņš nes. Ja, tā kā tur Bhagavad Gītā teica, ja tu manā vārdā iesi nogalināt savus brāļus, māsas un vecāks, ja, tev viss būs kārtībā, tu tiksi paradīzē. Ja. Kad tu to vari izdarīt? Tikai tad, kad tu tici kaut kam. Ticība. Kareivis bez ticības nav kareivis. Jebkuram kareivim ir jābūt ticībai uz kaut ko, kā vārdā viņš darīs, pildīs pavēles un vispārēji. Tas ir atbildības kāpināšana. Ja. Tad, kad tu esi izkarojies par kādām idejām, ja? Jo pirmām kārtām, kareivis tas ir tas, kas cīnās par vienu ideju. Valdnieks tas ir tas, kurš visas idejas spēja apkopot un kaut kāda cēla augsta mērķa vārdā, viņš spēja viņas visas samierināt kopā, salikt tās idejas, lai viņas turās līdzsvarā. Lūk. Līdzīgi ir, pieņemsim, ar priesteriem, ja, un magiem. Ja priesteris, ja mēs ja kareivis aiziet uz maģisko pusi, ja, tad pa priekšu viņš kļūst par priesteri, kad viņš kalpo vienam augstākajam spēkam. Pēc tam, kad viņš ir atkalpojis par priesteri, viņš ir tur varbūt kā kaut kāds okultists vai tur ar buršanās, tas ir tāds, viņš var būt priesteris, var burties, ja, vai burvis, vai burtnieks, ja, kā latviešu tradīcijā viņu var saukt, ja. Tas ir tāds starp pakāpiens starp magu un priesteri, ja? Un pēc tam ir maks zem sevis tur apakšā daudzus priesterus, kas katrs kalpo savam spēkam, savai augstākai idejai vai savam dievam, ja? Un maks viņš var slēgt līgumus ar vienu dievu, ar otru dievu, ar trešo dievu, vai ar vienu priesteru, otru, trešo, ceturto. Un viņš ir tas, kas pārvalda atkal. Nu, princips tāds pats priesteris, tas ir kareivis, ja? Ja mēs aizējam uz baznīcu, paskatāties, kas ir. Katrā baznīcā viņiem ir obligāts formas tērps, vai ne? Kas ir priesteri baznīcās? Viņi tie paši karavīri. Viņiem uz muguras ir krusts, tie ir krustneši. Krustnešu viss tā ideja nāk jau no tiem laikiem, ka tie joprojām ir karavīri. Tas, ka viņš runā maigiem vārdiem, ja, tur par Jēzu, par mīlestību, par vēl kaut ko, ja, viņš karo. Viņš ir jebkurā gadījumā kareivis, kurš pārvalda šitos te, neattīstīto bariņu, kas ir ienācis baznīcā, ja, pie viņa, ja, kurš viņiem skaidro, kā jums uzvesties, jo es visu daru idejas vārdā un klausaties manī, jo es jums ideju pastāstīšu.